Augstgodātais arhibīskaps, vicemērkungs, Rīgas domas deputāti, mīļie brāļi, māsas Kristū. Mēs šodien esam sapulcējušies kopā vienā ļoti skaistā un reizē arī svinīgā notikumā, jo mēs tikko esam atklājuši ielu mūsu mīļam un tuvam cilvēkam, garīgam tēvam, mācītājam, profesoram Robertam Feldmanim. Un šodien es varbūt gribētu vairāk dalīties savos iespaidos un arī pateicībā tieši par profesoru Feldmanu kā par cilvēku un arī par runāt viņu kā par izcilu vadītāju. Un gribētu iesākt varbūt ar divām lietām, proti tas ir lasījums no 5. Mūzes grāmatas 4. nodaļas 9. pants, kur Dievvvārds saka, bet sargies un sargi savu dvēseli, ka tu neaizmirsti, ko tavs acis ir redzējuši, ka tas neizzūd tev no sirds visu tavu mūžu dienas, un dari to zinām saviem bērniem un bērnu bērniem. Un kā arī profesora Feldmaņa viens jauks citāts, kas šodien iedarās vislabāk šajā dienā, savu senču atcerēšanās ir aristokrātija. Mīļie sapulcētie, mēs šodien esam nevien tikai atklājuši kādu jaunu ielu. Šis notikums ir daudz lielāks. Ja mēs runājam par profesoru Feldmanu un uzskaitam visu to, ko viņš ir darījis, patiesībā tas ir ne ar ko nesalīdzināms. Mēs viņu varam saukt par cienījamu mācītāju. Un patiešām tāds viņš arī bija. Misionārs, garīgais tēvs, perfekts skolotājs, izcils liturgs, liels valodas zinātājs, baznīcas vēsturnieks, botāniķis. Un runājot par Robertu Feldmanu, protams, mēs varētu šo sarakstu turpināt ilgi un ilgi, uzskaitot visu to pozitīvo, kas viņā bija, ko Dievs viņā bija ielicis. Bet šodien es gribētu uzsvērt varbūt vienu kādu īpašu lietu, kas ir mazāk izcelta, bet, manuprāt, novārtā atstāta, bet tomēr tajā pašā laikā ļoti svarīga mūsu garīgā tēva īpašība. Profesors Roberts Feldmanis bija vadītājs. Vadītājs, līderis. Un viņš bija arī jauno līderu audzinātājs. Tieši šeit, šajā baznīcā, un arī visās vietās, kur viņš kalpoja ar dievvvārdu un sakramentiem, kā arī kur viņš pasniedza savas lekcijas vai bija kā kontaktā ar cilvēkiem. Viņa pienesums ne tikai Latvijas evaņģēliskā luteriskā baznīcā, bet arī visai Latvijas sabiedrībai ir neizmērojams vēl līdz šim brīdim. Viņa ietekme sniedzās ļoti tālu. Jo atcerēsimies, ka viņa garīgo skolnieku vidū ir praktiski visu profesiju pārstāvi. Gan garīgā amata pārstāvi, gan valsts vīri, gan juristi, gan arhitekti, mūziķi. Un mēs varētu šo profesiju klāstu turpināt un turpināt, līdz pat vienkārša darba darītājiem, uzticami kristieši. Un jautājums ir par to, kas tad viņus visus piesaistīja tajos bargajos komunistu gados pie sirma, mācītāja, pie kristīgās baznīcas. Kas var piesaistīt jaunās paudzes cilvēkus pie cilvēka, kas toreiz pārstāvēja kādu svešādu vērtību sistēmu. Tā bija svešāda un daudz savādāk nekā tā, ko viņi bija mācījušies savās skolās, vai arī redzējuši un piedzīvojuši savā mājā no saviem vecākiem. Kas bija tas faktors, kāpēc jaunieši viņam uzticējās, kā mēs zinām, vairāk nekā saviem miesīgajiem vecākiem? Kas lika viņiem tik daudz dažādiem, kādi mēs esam, un bijām gan šeit Mežparkā, gan citur, ar lepnu viņu saukt par savu garīgo tēvu. Viņam klausīt, viņu atdarināt, bieži vien neveiksmīgi un ņemt par paraugu savai dzīvei. Atbildes atkal uz to varētu būt daudz un dažādas. Jā, tā bija viņa personība, viņa enciklopēdiskās zināšanas, viņa stāja, labi izkoptās marieres, teicamā latviešu literārā valoda, visbeidzot aristokrātiskums, kas dvēsa ārā no profesora Feldmaņa. Iejūtība pret otru problēmām, lēnprātība un pazemība, ko jau minēja arhibīskaps, kā viņa neatņemams īpašības. Bet, manuprāt, jūs piekritīsiet man, ka visvairāk cilvēks piesaistīja viņam tas, ka satiekoties viņu, kontaktējoties, vienalga vai tā būtu personīgā saruna, vai tas būtu sadzirdētais dievvvārds, kas ir teikts liturģijā vai sprediķu vārdā,
Kontaktējoties ar viņu, mēs visi saņēmām Dieva valstības pieskārienu. Un reāli izjutām savā dzīvē, ko nozīmē šis Dieva miers šajā nemiera pilnajā pasaulē. Jo kā arhibīskaps Vanaks profesora nekrologā uzrakstīja skaistus vārdus. Profesors staigāja ar Kristu. Viņš mīlēja viņu, un Kristus arī viņu ietvēra savā spožumā. Un šo spožumu mēs visi izjutām. Profesori raksturoja mīlestību pret savu tautu un savu baznīcu. Lai gan, kā mēs atceramies, privātās sarunās un arī bieži publiski, viņš pamatot un bieži to kritizēja. Tomēr šī kritika vienmēr bija konstruktīva, tāda, kas nes izmaiņas. Piemēram, profesors Feldmans teica, un to viņš arī mēģināja novērst savos jaunajos dēlos, tāpat arī savās baznīcās, kur viņš kalpoja. Man laika baznīcas attieksme pret sabiedrību, kāda tā bija, un pret tās notiekošiem procesiem, labo neveicināt un ļauno arī neaizskavēt. Tātad vienaldzība. Un tāpat laikā mēs atceramies, ka savos dēlos, brāļos, meitās, līdzcilvēkos viņš ir ieaudzinājis īpašību, kas vienmēr ir atšķīrusi Feldmaņa dēlus no citiem. Nenoklusēt patiesību, izteikt savu attieksmi un viedokli par to, kas notiek visapkārt. Tāds bija viņš pats, un tādi arī ir viņa sekotāji un skolnieki. Par latviešu tautu viņš kādreiz teica, mēs gribam būt kungi savā dzimtajā zemē, un tālāk nopūtās, sacīdams, gribam jau gribam, bet tālāk par kalpiem un vagariem mēs netiekam. Arī šeit mūsu garīgais tēvs var lepoties, jo tāds nebija ne viņš, nedz arī tādi ir bijuši viņa audzēkņi. Viņa audzēkņu vidū, kas ir nākuši no šīs vai no citām draudzēm. Nāk cilvēki, kas nekad nav baidījušies, neiz uzņemties atbildību, kas nekad nav aizkrāsnes kurnētāji vai gaudu dziesmu dziedātāji par ko, ka tagad nav iespējams neko izdarīt, jo lūk, laiki ir slikti. Nav slikti laiki. Svarīgi ir mūsu attieksme un nostāja pret procesiem, kas ap mums notiek. Un šai ziņā pats profesors ir bijis vislabākais paraugs, kuram pēc visiem zinātnes likumiem taču nevajadzēja nodzīvot līdz 91 gadu vecumam, zinot, ka viņam bija iedragāta veselība, visu mūžu viņš nodzīvoja ar vienu plaušu. Un tāpat laikā viņš paspēja būt gan misionārs, tāpat laikā viņš paspēja būt arī lēģerī, izciest visus pārnodarījumus, kas ir ļoti labi uzrakstīti uz plakāta, nodevību un visas pārējās lietas, un tomēr, paciešot šīs dzīves smagums, palikt šajā Kristus mīlestībā. Viņam arī bija iespēja no tā izvairīties, iet uz kompromisiem ar savu sirdsapziņu vai nepasakot lietas līdz galam, un tomēr tā nebija. Profesors tāds nebija. Pārdomājot viņa dzīves gājumu, liekas, ka tas, kas notika šeit 80. gados, varētu teikt, viņa kalpošanas kulminācijā, bija tas, viss iepriekšējais bija tikai sagatavošanās visam tam galvenajam. Bet kam jūs uzdosiet jautājumu? Viņš bija izcils luteriskās liturģijas saglabātājs, baznīcas atjaunotājs. Mēs varam uzsvērt vēl ļoti daudz lietas. Un tomēr tie visi bija, manuprāt, tikai priekšdarbi viņa dzīves galvenajam uzdevumam. Un viņa dzīves galvenais uzdevums bija Kristus mācekļu aicināšana un audzināšana. Tam, manuprāt, Dievs viņu gatavoja visu laiku, likdams iet caur ciešanām, caur sāpēm, caur pārbaudījumiem, viņš šķīstīdams, veidodams un darīdams, kādu mēs viņu pazinām. Viņš bija uzticīgais Dievu kalps, ar kuru Dievs varēja uzrunāt mūsu tautu, un it īpaši mūsu tautas jaunāko paudzi, kurā profesors Feldmans ieguldīja pašu galveno. Viņš ieguldīja, jeb kā mūsdienās mēs mēdzam to teikt, investēja visu savu zināšanu, laiku, līdzekļus, lai izaudzinātu jauno Kristus mācekļu, nākošo vadītāju paudzi. Manuprāt, tas ir arī izskaidrojums tam, kādai Roberts Feldmans 1993. gadā atteicās kandidēt uz arhibīskapa amatu, pēc tam, kad bija mūžībā aizsaukts arhibīskaps Gailītis. Tas arī izskaidro to, kādēļ viņš nekad nevēlējās uzņemties arī politiskās kustības, tautas kustības Latvija goda priekšsēdētāja amatu un daudz cits amats. Tāpēc, ka Roberts Feldmans, nezinādams nevienu no mūsdienu līderības teorijām,
Un to es jums droši uz sirds roku uzliekot var pateikt, kā tas, kas pavadīja pēdējos 7 gadus ar viņu dienā kopā, viņš vadījās pēc Mateja evaņģēlija 28. nodaļā rakstītai Jēzus Kristus pavēlēja. Ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas, tās kristīdam Tēva, Dēla un Svētā gara vārdā, tās mācītam turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis. Un redz, es esmu pie jums ikdienas līdz pasaules galam. Viņš to ticības paļāvībā darīja, un Dievs to svētīja ar kuplu mācekļu skaitu. Un tagad ieklausīsimies, ko rakstīja Latvijas PSR VDK informācijas daļa par to, kas notika šeit 87. gada martā. Par mācītāju Roberta Feldmaņa darbību tiek konstatēts sekojošais. Luteriskās baznīcas mācītājs. Semināra profesors ir negatīvi noskaņots pret pastāvošo iekārtu. Pēc aģenta domām gatavo augsni jaunu paraugu baznīcai, apstrādājot un pakļaujot savai ietekmei luteriskās baznīcas ticīgo jaunatni, kurā faktiski iztrūks vidējās paaudzes. Ap 80% nākamo semināru pasniedzēju Meža parka draudzes audzēkņi, kuru vada Feldmanis vai atrodas viņa ietekmē. Norisinās rūpīgs darbs studentu atlasei Luterāņu garīgajā seminārā, lai neviens no viņiem nebūtu sarkans, lai būtu tikai kārtīgi cilvēki, no kuriem iznāks labi mācītāji. Tik tālu Čekas aģenta ziņojums. Tāds bija Čekas vērtējums Feldmaņa darbībai, bet tai pašā laikā tas atklāja kaut ko ļoti būtisku. Roberts Feldmans ietekmēja. Jaunieši atradās viņa ietekmē. Ko tas nozīmē? Atbildēt uz to jums varēs jebkurš mūsdienu līderības teorijas eksperts. Būt par līderi nozīmē ietekmēt. Un Roberts Feldmans ietekmēja. Viņš ietekmēja tagad un ietekmēs arī pēc nāves. Arī visu Latvijas sabiedrību. Nav vairs Padomju Savienības. Ir sabrukus arī VDK. Un arī profesors Feldmans ir aizsaukts mūžībā. Bet tomēr viņa ietekme turpinās. Viņa ietekme turpinās caur viņa darbiem, caur viņa dēliem un meitām, kuros viņš ir investējis visu, kas viņam bija, sev neko neatstādams. Visu viņš ieguldīja cilvēkos un savā baznīcā, ko viņš mīlēja. Atstoties atpakaļ, ir pagājuši 9 gadi, kopš profesors nav mūsu vidū. Mums pietrūkst viņa klātbūtnes. Daudziem vēl atmiņā numurs 518924, par kuru mēs varējām piesnīt jebkurā laikā, un dzīvoklis 2. stāvā Meža prospektā, kur mēs varējām vienmēr griezties pēc palīdzības. Vai tas bija rīts vai vakars vai vēla stunda. Un tikai paiet šim laiks brīdim, mēs saprotam, kā jau to norādīja mācītājs Kalma, kāda nepelnīta, liela Dieva žēlastība un privilēģija mums ir bijusi pazīt vaigā profesoru Feldmanu. Un runājot par viņu, ir vietā atgādināt, ka neskatoties uz savām spīdošajām zināšanām, viņš vienmēr ir uzsvēris, ka visas gudrības iesākums ir bijība Dieva priekšā. Nav lielākas gudrības par to, kas nāk no saliekto roku un saliekto ceļu teoloģijas, kad mēs gudrību esam izlūguši no visvarenā Dieva. Un visbeidzot, gribētos teikt, ka šī iela un šis notikums ir atgādinājums kādai ļoti būtiskai lietai, ko Roberts Feldmans uzsvēra savu kalpošanā un pasludinājumā. Šeit pat 92. gada 2. Ziemassvētkos viņš teica skaistus vārdus, reizē, kas ir atgādinājums un brīdinājums. Mēs stāvam ļoti nozīmīgā laikā. Viņš nekad nav bijis tik spraigs, tik uzacināts, tik izvērsts savā pretniecībā, kā taisnas šīs dienas, šie gadi, kuros mēs dzīvojam. Un dzīvo mūsu paudze. Šī ir tā paudze, kurai ir jāizšķirās. Vai nu ar Kristu augšu, vai bez Kristus ellē. Jau tagad ellē. Un pēc tam mūžīgā pazušanā. Tā ir ar izvēli sekot vai nesakot Kristum. Atstāt visu, sekot viņam. Mācīt to, ko viņš ir pavēlējis, kā to darīja Roberts Feldmans. Nesautīgi, pazemīgi, mīlestībā, nemeklējot savu labumu. Gan šī Roberta Feldmaņa jaunatklātā lieta, gan arī šī baznīca, kas nes otra, nemazāk slavena ticības cīnītāja vārdu, Gustava Adolfa vārdu, kurš bija reformācijas nosargātājs. Un šī baznīca ir zīme un atgādinājums tiem Kristus vārdiem, ko arī šodien. Un tagad viņš mums visiem atgādina,
Mans tēvs ar vienu vēl darbojās, tāpēc es arī darbojos viņam līdzi. Dievs ir dzīvs, viņa apsolījumi spēkā vēl joprojām. Un sveitīgi mēs esam, ja mēs tiem ticam un pēc tiem dzīvojam. Un visbeidzot, es gribētu pateikt paldies visiem tiem, kas bija klāt profesora Feldmaņa pēdējos dzīves brīžos ar savu atbalstu, gan materiāli, gan garīgi, gan morāli palīdzēja un deva mums profesoram vēl šos gadus, lai viņš varētu mums dot šīs savas zināšanas un savu pieredzi. Un it īpaši es arī gribētu pateikties kādam Dieva eņģelim, un proti doktoram Retējumam, kurš patiesībā iedeva mums 10 gadus profesoram vēl no mūža, lai viņš kalpot mūsu vidū. Paldies jums visiem par uzmanību!